Un tagad klausieties visi, kas vēlas doties uz šo viesnīcu, un nesakat, ka es neesmu brīdinājis jūs. Man ir dzimšanas diena, jā. Viesnīca man uztaisīja pārsteigumu. Tad mūsu apskatē būs abu viesnīcas teritorijas. Nevis nokoltušiem zariem, kā pārsvarā daudzās viesnīcās. Pirmos vakars bijām uz pauzes. Tas laikam vēl maigi teiks. Tajā līnijā bija pasaka neskaciņa. Tikmēr esam atnākuši jau līdz izklaides vietai. Iesākās, protams, ar bērnu programmu. Tad dažādi brazīļu šovu programmas, bija arī pats Fredijs Merkurijs ar savu šovu programmu. Likās, ka tās lustras dekorācijas nokritīs, kad ar šovus bija gandrīz ar 2-metrīgiem cilvēkiem. Tori centās pielaust publiku uz atrakcijā, bet Elisonī nepielaust. Laikam jau labāk to būtu nedarīt. YouTube man šo dziesmu nenobanos dēļ autortiesībām. Kā jums kaķi koras patīk? Ļoti patīk. Ļoti, jā? Tas nekas, ka gandrīz nodedzināja bāru. Ej, nost, viss deg! Bārs deg! Viesnīcā, lai kur tu ietu, visur būs tikai un vienīgi oriģinālais alkohols. Principā ir tā, ka visi tusiņi notiekās pirmās līnijas teritorijā. Runājot par dzīvības un nāves jautājumu, jeb internetu. Savu kravatu vieļiem. Nu, tad tie veikliņi visādi, un, protams, ka kontents jau labais, nu skatāmies rekord. Te kaut kāds vietēju ēstulis, laikam, cik var saprast. Ieejam arī vietējā veikalā, un, protams, ka cenas nav nevienai precei norādīts. Vai jūs zināt, kāpēc? Tā, mūsu reizes skavējās, aizmugurē mūsu rekur baļļuks jau notiekās. Nezinu, iespējams, ka pa 3 stundām pat kavēsies. Kas to lai zina? Nu tā, par cik šajā atvaļinājumā mums ir sanāca tā, ka man ir dzimšanas diena, jā. Vecs paliek, juniors paliek vecs. Un viesnīca man uztaisīja pārsteigumu. Obā! Rīkslas viesnīca, happy birthday! Tāda kūciņa. Uzdāvināja man tādu kūciņu, vai ne? Pat labākā dāvana, jo mūsu ģimene, ka mēs esam visi kopā, mūsu šitajā viesnīcā, mēs esam ar ģimeni kopā. Ja jau iesākām tēmu par viesnīcu, tad pieķeramies vēl 2 neapskatītām tēmām. Pirmā būs teritorijas apskats, un otrā būs izklaides viesnīcā. Jo pirmais, ko pamanījām otrās līnijas viesnīcā, ir šī nenormāli lielā lampa, vai kā lai to nosauc, lustra vai kaut kas tāds, kas bija tiešām iespaidīgs. Ok, dodamies ārā, par cik šeit var mierīgi pārvietoties gan no pirmās līnijas uz otro un otrādi, tad mūsu apskatē būs abu viesnīcas teritorijas. Ieraudzījām baigos smuko koku, paklausties kokā. Un gribat redzēt, kāds tas koks? Skatieties, vai kāds koks. Oļa! Tāda ir kā cepuri, ne cepuri, kaut kā tāda. Un, protams, ka par šo skaistumu kādam ir jārūpējās, lai būtu smukas palmas, nevis nokoltušiem zariem, kā pārsvarā daudzās viesnīcās. Smuki krūmiņi, kurus kop daudz strādnieki. Ik pa laikam indē moskītes, kas diezgan sāpīgi kož. Un vispār, ja godīgi par teritorijas teikšu tā, ka 10 balles no 10 ballēm. Tas ir dienā. Un tagad kas vēl būs tumsā? Skatāmies tālāk.
pirmos vakars bijām uz pauzes. Tas laikam vēl maigi teikts. Izejot no mūsu numuriņa šādu skatu un pateiks, ka šis vēl nav wow! Gan pirmajā līnijā viesnīcā, gan otrajā līnijā bija pasaka ne skatiņi. Mums patīk palmas, un šādi tik daudz izdekorētas palmas bijām redzējuši tikai un vienīgi Dubajā. Kamēr staigājam un priecājamies par teritoriju tumsā, tikmēr esam atnākuši jau līdz izklaides vietai, kur katru vakaru izņemot dažus notikās dažādi šovi. Un tad ejam iekšā un paskatāmies, kas tur bija, kad mēs tur bijām. Šādā lielā āra telts karkasā, ja tā to var nosaukt, arī norisinājās ikvakara šovu programmas. Katru dienu bija padomāts arī par bērniem. Iesākās, protams, ar bērnu programmu. Bija dažādas tematiskās izrādes, kā pieņemsim Aladins, tad dažādi brazīļu šovprogrammas, bija arī pats Fredijs Merkūrijs ar savu šovu programmu. Nu, protams, kā parodētājs, kam īstenībā ļoti labi sanāca, gan izskata ziņā bija līdzīgs, kā arī dziesmas, ko pats dziedāja. Vairāks vakars bija liels vējš, vienā vakarā bija tik stiprs vējš, ka likās, ka tās lustras dekorācijas nokritīs, bet par laimi tikai dažas plīvojošos audumus mazliet norāva. Viena vakara šovs bija gandrīz ar 2-metrīgiem cilvēkiem, kas, protams, arī bija diezgan iespaidīgi, kā 30 minūšu šovā tu varēji dejot un stāvēt uz kaut kādām pieliktajām kājām. Dīvaini, nezinu. Dažus vakarus lielā karkas teltī šovprogrammas nenotikās, bet gan pie pašas jūras uz skatuves. Tur ar vietām gan bija švakāk, jeb kas pirmais atnāca, tas pirmais apsēdās. Tik, cik vietas bija, tik bija. Arī šeit animatori centās pielaust publiku uz atrakcijām, bet Elisoni nepielaust. Vēlāk kaut kāda grupa attēloja savā balsī populāras dziesmas. Laikam jau labāk to būtu nedarījuši. Es esmu 100% pārliecināts, ka YouTube man šo dziesmu nenobanos dēļ autortiesībām. Kaut kāds kaķu koris, ārprāts, šausmas. Nu, kā jums kaķu koris patīk? Ļoti patīk. Ļoti, ja? Šovprogramma arī vienu reizi, kad mēs bijām, bija arī pie bāra letes. Tas nekas, ka gandrīz nodedzināja bāru, bet viss beigās bija ok. Tā mums viss pažas deg, ej, nost, viss deg. Bārs deg, ej, tak tu nost. Tā nemanot esam nonākuši arī līdz bāram. Un droši vien daudziem ir jautājums, kādu alkoholu dod un vai atkal nav vietējā žļurga.
Nē, šajā viesnīcā, lai kur tu ietu, visur būs tikai un vienīgi oriģinālais alkohols, ko eiropieši ir iecienījuši sev mājā. Atcerieties, vienā no iepriekšējām sērijām es teicu, ka restorānos un bāros ir ļoti laipni oficianti. Jā, arī šeit nav izņēmums. Ar mazu pagaidīšanu tu vari pats pie galdiņa pasūtīt kokteļus, un tev tos atnesīs. Bet, ja negribi gaidīt, tad ej pats pie letes un pasūti. Ja tev būs vairāk kā 2 kokteļi, tad tev neviens neļaus nest uzreiz visus. Uzreiz nekavējoties tiks izsaukts oficiants, kas tev aiznesīs visu. Un tagad klausieties visi, kas vēlas doties uz šo viesnīcu, un nesakat, ka es neesmu brīdinājis jūs. Neņemat šajā viesnīcā pirmās līnijas apartamentus, kas ir tuvu šai tusiņu teltī, it sevišķi ar maziem bērniem. Labi, tusiņi nenotiekās ilgi, bet ja jums būs jāceļās nākamā dienā agri un gribēsiet iet agri gulēt, maz ticu, ka jums tas izdosies. Jo pēc visām šovprogrammām nāk arī disko vakars, kur iet jau pa trako muziku. Kad vakars iet uz beigām, tad šādi var uzkāpt uz letes un savākt pudeles. Tas šeit laikam bija normāli. Turpinot tēmu alkohols, jā, tad, protams, to var dabūt arī pat tiešo baseinos, nemaz neizkāpjot no tā ārā. Citā baseinā arī notiekās dažādi organizēti pasākumi, bet ne katru dienu. Principā ir tā, ka visi tusiņi notiekās pirmās līnijas teritorijā. Ja jums vajag mierīgāku gaisotni, tad mēs silti rekomendējam otrās līnijas viesnīcu, tur, kur mēs arī bijām. Runājot par dzīvības un nāves jautājumu, jeb internetu. Jā, šeit šis internets ir bez maksas un pat garās laipas pašā galā. Principā visu teritoriju darbojās nevainojami tās. Tā kā varat būt droši, un jūs varēsiet ielikt savus storijus, postus vai visu saziņu, ko vēl uzreiz jau no notikuma vietas. Lai jūs vēlreiz pārliecinātos, cik liela ir šī viesnīcas teritorija, tad skatāmies. Agrāk laukos reku sienu lādēja mašīnās iekšā. Tagad ir dvieļi vesels. Savu krava dvieļiem. Tad dvieļi iet tev uz urā. Un tā esam iznākuši ārā, tāpēc pie viesnīcas. Nu, tad tie veikliņi visādi, un, protams, ka kontents jau labais, nu, skatāmies, rekur frizētava, malā te patās. Tā visādi vietēji čuvāk staigā, frizētava iekšā. Baigi. Jā, labais kontents, jā, bet viss tāds netīrs. Tā, un turpinot te vakar apgaidu, te patās pa te veikliņiem, un te vietējais kolorīts atkal skatāmies, kas te notiekās. Tirgo gaļu. Bet nu vismaz saldējumā vitrīnu, viņi gan vaļā stāv. Te kaut kāds vietēju ēstulis, laikam, cik var saprast. No, tiem skolorīts normāls. Jā, vietējo ēstulis. Viss notiekās. Oi, baļien, tik daudz viņi sanās tie vietējie. Bet labs bazar nav. Nebūtu mums all inclusive, mēs mierīgi nāk šeit ēst. Tā, un šeit ir vietējais kinoteātris, tā izskatās. Ko viss skatās filmu? Nē, kas tās ziņas kaut kādas. Tur tālāk bija filmu skatījās. Viņš te tā sasēžās. Kaut ko čiliņā mauc. Un skatās televizoru. Tie visi vietējie, te patās tie shopping centri ārā. Un viss notiekās. Ieejam arī vietējā veikalā. Un, protams, ka cenas nav nevienai precei norādīts. Vai jūs zināt, kāpēc? Jo tāpēc, ka vietējiem ir savas cenas, un turistiem ir citas cenas. Jūs jautāsiet, kādas cenas? Protams, ka turistiem ir lielākas cenas, jo mēs esam turisti, mēs varam atļauties nopirkt dārgākas preces. Es gan apbrīnoju to veikalu pārdevēju, kas zina visas cenas, gan ja vietējiem un turistiem. Šajā veiklā Tamāra atrada savā vārdā skūšanās krēmu. Skūšanās, jā? Un tā, pirmo reizi kaut kas tāds ceļojumā, ka mums jau 2 reizes pārceļ reisu pa 1 stundu. Un te pārsvarā veiklu latvieši, te kā saka, latvieši te gaida.
Un jā, 2 reizes pārceļ pa stundu. Nezinu, gaidām, tagad skatīsimies. Nu, šādi arī gaidām, pavadam laiku. Jautri viss notiekās. Jā, nu kaut kā tā. Karoči tagad jau ir, izskatās, ka čutne vai tik neož pēc 3 stundām jau, ka mūs gaidīsim, bet nu labi, vēl it kā jāpagaida, bet gaidam. Tā, mūsu reizes skavējās, aizmugurē mūsu rekur baļļuks jau notiekās. Nezinu, iespējams, ka pa 3 stundām pat kavēsies, kas to lai zina. Bet reku letiņi izklaidējās, viss notiekās, atrod. Tā, viss mums tomēr atbrauc pakaļ. Labi, viss. Abrīnojam to trako birokrātiju Ēģiptē. Lidostā visa roku jāraksta, visas deklarācijas kā vecos laikos, kaut kāds sviests. Visi kā viens sēž un aizpilda deklarāciju. Trīs reizes varat minēt, kurai viesnīcai ir šī garā laipa. Pietiks droši vien, ka vienreiz minēt. Nu tā, esam Latvijā. Latvijā nedaudz ir uzsnīdis sniedziņš. Tamāra vienkārši vēlējās, lai būtu tāds normāls kontrasts. No šitām te visi, jo Ēģiptē, protams, ka mums nebija šitāds te. Kaut kā tā, Tamāra, priekš tevīm kontrasts kā reiz. Nē, nevar vairāk apakariet. Tamāra kobrājums. Vai tad tiešām tā vajag, vai? Labi, karoči, tiekamies nākamos ceļojumā nākamā. Kas tur būs? Būs droši vien, kad baigi būs. Vai, čau visiem, piespiežat kaut kāds tur laiks vai vēl kaut ko piespiežat, iekomentēt kaut kas komentējams. Un tad tiekamies kaut kādā vienā baigā tripiņā. Čau!